Hei, hei! Mazais pastāstīns no manas ekstrasensorās konsultāciju prakses. Viena tēma, ko es pētu, gan šīs dzīves līmenī, gan enerģētiskajā līmenī, gan iepriekšējo dzīvu līmenī, ir, ko nodara ticība maģiskai ietekmei. Un šoreiz par to, ko nodara ticība, ka cita sieviete ir tavu vīrieti ar dažādiem rituāliem, praksēm aizvīlusi. Kaitējums ir šāds. Cilvēks ar šādu pārliecību iestrēgst tajā saitē ar pagātnes notikumu, un šī saite nebeidzas vai atkārtojas nākamajās attiecībās. Iespējams, atkal parādās šī ideja, ka manas attiecības neizdevās, tāpēc, ka tur kāda sieviete ir veikusi kādu praksi un rituālu. Vai sievietes veic šādas prakses un rituālus? Jā, cilvēki dara ļoti daudzas lietas, ieskaitot šādas, bet problēma ir citur. Problēma ir tajā, ka ja jūs visu noveļat uz šo cilvēku, kas iespējams tiešām ir veicis kādu praksi, jūs nepamanat ne savas kļūdas attiecībās, ko jūs esat veikusi, ne attiecību kvalitāti, kāda jums bija ar jūsu vīrieti, ne paša vīrieša kvalitātes. Vīrietis, kurš var aiziet tik ātri no vienas sievietes pie otras, ir bāzēts zemāko čakru enerģijās. Un šeit pat nav vajadzīga maģija. Šeit ir stāsts par to, ka šādu vīrieti vada kaislība. Un viņš sajauc kaislību vai mantas aspekts viņu var vadīt. Iespējams, šis vīrietis ir narcistisks, un viņam vienkārši apnika, beidzās cukurainais mīles šovs, un viņš aizgāja pie nākamās, jo jūs sākāt palikt netik aizraujoša. Un kamēr sieviete tam tic, ka pie vainas ir cita sieviete, šāda sieviete nevar mainīt šo programmu. Un nereti šāda sieviete iestrēgst, nevar izveidot nākamās attiecības, jo ticība maģijai jūs padara ļoti neaizsargātu. Taču jebkura atkal varēs atņemt. Saprotiet, es ar šo strādāju savās konsultācijās, man ir 2 lekcijas par šo tēmu. Mīļie, ja jums interesē šo dziļi izprast, jo tikai caur izpratni jūs tiksiet ārā no šīm programmām un sāksiet pieredzēt mīlestību. Piesakieties, šobrīd īpaša akcija par ļoti labu cenu. Pieredze ekstrasensorikā un seansu vadīšanā 11 gadu garumā, 5000 novadītas konsultācijas vismaz. Rakstiet!